Sveicināts manā YouTube kanālā, mani sauc Matīs, un šajā video es vēlos tev parādīt vienkāršu legato hammer-on un pull-off vingrinājumu priekš iesācējiem. Uzskatu, ka diezgan populārs vingrinājums vienā vai citā versijā. Tu varbūt būs jau, ja tu skaties kaut kādas video nodarbības vai mācies pie kādiem pasniedzējiem šo vingrinājumu redzējis. Es nodemonstrēšu vienu no variācijām šim vingrinājumam un mazliet arī pakomentēšu sīkāk, tāpēc, ja tev interesē ģitārspēle, turpini skatīties šo video. Tad sākumā varbūt parunājam mazliet, kas ir šie hammer-on un pull-off, kas ir legato tehnika, jo tiem cilvēkiem, kas jau ilgi spēlē ģitāru, šīs lietas varētu likties ļoti pašsaprotams, bet ja tu esi savas ģitāras spēles pirmajos gados, varbūt vēl ne līdz galam saproti, ko tas nozīmē. Tad ir tā, ka mums latviešu valodā ir, es pat nezinu, vai ir latviskojumi šīm tehnikām. Angliski to sauc hammer-on un pull-off. Bet tā pamat ideja, ko mēs darām, kad mēs apgūstam šo tehniku, ir tāda, ka nereti tāds klasiskais nodalījums, ja tā vispār var nodalīt, kā aktivizēt notas ir, ja tu ar šo roku, šī ir tava kreisā roka, ja tu tur ģitāru kā labrots. Tad ar kreiso roku tu nospēlē, tu sagatavo notu, pieņems mums pirmās stīgas, tu nospiedīsi 5. landu, tu viņus sagatavojies, viņi ir aktivizēti, tu esi piespiedis stīgu pie landas. Un tad ar labo roku tu viņu nospēlē vai nu ar īkšķi vai kādu no citiem pirkstiem. Parasti spēlē labajā rokā ar P, I, N vai A pirkstu. Vai arī, ja tu spēlē mediātoru, tad tu paņemtu mediātoru un nospēlētu ar mediātoru. Un šī būtu tāda klasiska tehnika, bet ja mēs runājam par to, kas ir hammer-on un pull-off, tad šeit mēs jau runājam par tādu lietu kā nots aktivizēšanu ar citu tehniku. Tā vietā, lai tu sagatavotu ar šo roku, tu sagatavo un piespiedi, un tad aktivizē šo roku, stringšķini. Tad hammer-on un pull-off ir vairāk kā tehnika, kā aktivizēt šīs notas, izmantojot kreiso roku. Un hammer-ons ir tehnika, ka tu šo noti aktivizē nevis nospēlējot ar labās rokas pirkstu vai mediātoru, bet tu veic aktīvu kustību un iesitienu iekšā stīgā, tādējādi aktivizēt šo notu, lai viņi ieskanās tikai ar kreisās rokas palīdzību. Tad tas būtu tās pirmais vingrinājums, vai tu vari pamēģināt iesist ar šo pirkstu notu tik aktīvi, lai viņi ieskanās. Un es esmu apzināti šeit arī paņēmis akustisku instrumentu. Uz akustiskās ģitāras vieglāk, jo tu vienmēr uzgriezt vairāk skaļumeties un pieslēdz pie pastiprinātāja. Bet šajā gadījumā varbūt daļai tas vārds hammer-on arī iekļauj to sajūtu, kur tu vari paturēt prātā, ka tu meklē, lai tev aktivizē šī nota. Iedomājies, ka tev ir āmurs un tu gribi iedzīt iekšā nagu. Un arī šeit tai kustībai viņai ir jābūt aktīvai un ātrai. Tas nav tāds kā grūdienis, tas ir vairāk kā sitiens. Nevis, ka tu paņem notu, bet jābūt konkrētai. Un pēc tam, kad es viņu iesitu, es viņu turpinu turēt, lai nots turpinātu skanēt. Pat, ja tu turēsi roku uz stīgas, bet atlaidīsi stīgu vaļā no landas, nots beigs skanēt. Līdz ar to pēc iesitiem tev ir jāsaglabā šis pirksts stāvoklis. Varbūt tu redzēsi šīs rokas pārējos pirkstus, esmu uzlicis, lai sudinātu pārējās stīgas. Jo es to nedarītu, varbūt, es nezinu, vai tu vari to saklausīt, bet tas sitiens ir tik jaudīgs, ka ģitāra pat viņu ierozina arī pārējās stīgas, un lai tas nenotiek, es slāpēju. Pamēģinu šo pašu notu tagad nospēlēt arī ar otro pirkstu. Trešo un ceturto. Nolūk, šo tehniku sauc par hammer-on, bet ir vēl viena tehnika, kā aktivizēt notas ar kreiso roku, un tā ir izmantojot pull-off. Pull-off ir pirkstu norāvienu.
Pull-offs nereti ir kā tehnika, kas sako pēc hammerona. Piemēram, jūs gribētu nospēlēt no savu trešo ladu vai pull-off tehniku, jūs pirms tam varētu nospēlēt. Ja tu šo gribētu darīt ar mediātoru, tā būtu pilnīgi cita sajūta. Pat var pamēģināt vai kaut vai ar šiem diviem pirkstiem. Un šeit, ja tu šo tehniku labi attīstīs, tur diezgan ātri spēlēt, un tas no tevis prasa diezgan minimālu mentālu resursu. Nu, vismaz, manuprāt, šķiet, ka ja šī tehnika ir automatizēta, tad maz lietas, par ko darīt, jo tev netiek kombinētas darbības starp abām rokām. Visu uzmanību ir uz šo roku. Nu, un šī surdunē pārējās stīgs. Var pielikt to kādu notu klāt, piemēram, tev 5. lāda, 7. un 8. piemēram, si, lā, do, lā. 7, 5, 8, 5. Es gribētu, lai pamēģini sajust, kad tu sasniedz šo tehniku līdz tādam jau līmenim, kur tu teiksi, ka tu kresā roka ir adaptējusies ātriem hammeroniem un pull-offiem, tad rekord video noslēgumā konkrēts praktisks vingrinājums. Es viņu sākšu no grifas sākuma, tad mēs aizbīdīsimies līdz 12. ladai un atnāksim atpakaļ. Tas ir pilns vingrinājums. Pirms es viņu demonstrēju, gribu piebilst, ja tu viņu spēlē un tev kaut mazliet sāk kaut kas sāpēt, tas nozīmē, ka kaut kas nav pareizi. Tāpēc spēlējot ģitāru, neatkarīgi vai tā ir šī vai kāda cita tehnika, es ļoti atbrīvots, gan prātā, gan arī ķermenī. Pārliecināts, ka tev ir, ka tu elpo, tev žoklis ir atbrīvots. Un daudz citas lietas, kuras arī ir, teiksim tā, es caur video tev nevaru izkoriģēt, bet tas ir viens no tādiem būtiskajiem akcentiem, ko es vēlos iedot. Tad šis tā vingrinājums. Mēs sūdinājam visus 5 stīgas, jo mēs spēlēsim uz pirmās stīgas, un mēs negribam, lai šīs pārējās stīgas ieskan. Mēs var uzlikt vai nu delnu virsū, ja tu vari, vai varbūt ielikt šādu pirkstus iekšā. Un tas, ko es daru, es nolieku rādītāju pirkstu pirmajā ladā, viņš tur visu laiku tiks piespiests, viņš tiek piespiests un turās. Un tad es spēlēju šādu pirkstu secību. Sākumā hammerons ar mazo pirkstiņu, tad ar to pašu pirkstu pull-offs. Tad ar trešo pirkstu 3. ladā, tad pull-offs. Tad ar vidējo pirkstu 2. ladā, pull-offs un atkal trešo ladu ar trešo pirkstu un pull-offs. Un tas tiek spēlēts. Tā tu viņu atkārtot. Sākumā pirms bīdēs tālāk pa stīgu uz priekšu, to vienkārši pamēģināt paspēlēt šādi no pirmās ladas. Piemēram, 4 reizes. Pārliecināties, vai tas atbrīvojas roku. Un tad pabīdēs tālāk uz nākamo ladu un atkārtot to pašu. Tajos pabīdījos no 3. ladas. Un tā tu turpini iet uz priekšu. Šeit es atkārtoju 4 reizes. Ja tu gribi ātrāk pastaigāt, tur atkārtot 2 reizes. Es eju līdz 12. ladai, tu vari iet arī tālāk, bet es demonstratīvi paredzot to, ka tev varbūt ir nelons stīga ģitāra vai šāda ģitāra, kurai neērti iet tālāk, un tad mēs ejam ar mazo pirkstiņu līdz 12. ladai šeit.
Atpakaļ tur spēlēt tāpat, vai arī spēlēt viņu no otras gala. Nevis. Bet. Jā, tas, ko es daru, es vienkārši visu šo nošu secību sāku spēlēt no otras gala, tas nāk šādi. Trešais pull-ups, otrais pull-ups, trešais pull-ups, ceturtais pull-ups. Nu, un arī, kad tu turpini iet atpakaļ, piemēram, 2 reizes atkārtojot. Tāds vingrinājums, un tu vari sākt ar šādu vidēju tempu, bet vismaz vienā pozīcijā, piemēram, noliksim rādītāju pirkstu šeit 5. ladā, un šis laiks tiek turēts piespiests, vismaz vienā pozīcijā. Pamēģini to attīstīt līdz plus-minus šādam ātrumam. Es šo vingrinājumu, kā iet laika atpakaļ vienā vai citā variācijā, es viņu paspēlēju, es šo mehāniku sajūtu, es viņu vairs netrenējos, un tagad es vienkārši iedomājos, ka varētu tev parādīt, varbūt es iesācēju ģitārists, un tu vienkārši reizēm gribi dziļāk izprast, kādas ir šīs dažādas tehnikas ģitāras spēles apguvē, un šādu mazu vienkārši praktisku vingrinājumu ir forši, jo nav baigi daudz nezināmās lietas. Tev ir vienkārši viens konkrēts mehānisks uzdevums, un tu viņu var atkārtot. Un viņš ir jāatkārto daudzas reizes, tiešām ļoti daudz reizes. Tā kā es tev nodemonstrēju to, kā viņš sanāk ātri nospēlēt. Tas, ko tu neredzi, ir viss tos laiks, ko es esmu veltījis, lai izkoptu šo tehniku. Un tas būtu jāturpina arī, teiksim, tā tehnikas izkopšana, tas ir process, kas viņš visu laiku viņam būtu jābūt. Varbūt mainīsies tas, kādas tehnikas ar laiku spēlē, tu saproti, ka man vairāk patīk tāda tehnika, tur varbūt tappings vai hammer-on pull-off, tur tremolo, picking, alternate picking, hybrid picking, tur visādi string skipping tehnikas, tās tehnikas ļoti daudz un dažādas. Bet, ja tu esi iesācējis, tad varbūt šis viss ir kaut kas jauns un maz nezinu šos visus dažādos tehnikas veidus, kuros spēlēt, un tad sākumā, ja tu vēl neesi izlēmis, kurā virzienā tu gribi iet, tad tu vari iepazīties, pamēģinot šādas dažādas lietas, izprotot. Man tie video, teiksim tā, es iesācējiem esmu arī taisījis citas video, līdz ar to, ja tu sevi zini, ka tev šie ir tādi kā pirmie soli ģitāru spēlēt, var papētīt arī man YouTube kanālu, pameklēt kaut kādas citas iesācēju video. Un, jā, ar laiku jau sāc kļūt advancētāks un gribi dziļāk izprast ģitāru spēli. Es pasniedzu arī nodarbības. To interesi var mēģināt sazināties ar mani caur sociālajiem tīkliem. Tālāk neliels iesācēju video par tēmu, kas ir hammer-on un pull-off, šī legato tehnika. Un, legato jēdziens, ja tu nezināji, īsumā, tas legato nevienmēr nozīmē tikai hammer-on un pull-off. Tas nozīmē, ka tev ir šīs notas skanējums. Jā, tas ir kādu skanējumu tu aktivizē, kad tu spēlē instrumentu. Vienkārši nereti ģitārā, kad mēs lietojam hammer-ons un pull-offs, tad tas tā kā pakārtojās zem legato ir šis skanējums. Tev skan viena nots un uzreiz sāk skanēt otru, un vēlams, ka starp šīm notīm nav nekāds atdalījums skanējuma ziņā. Šis skanējums ir nepārtraukts. Ja. Tālāk, ja tev šis video likās noderīgs, atstāj kādu komentāru vai arī abonēt arī manu kanālu un papētīt pārējos video, kas ir manā YouTube kanālā. Tas šajā video arī viss.